Ja vien jūs zināt, cik ļoti ilgi es gaidīju šo dienu. Pavisam nesen jaunajā teikā atvērās iespējams pati skaistākā kosmetoloģijas klinika Lavie Klinika. Viņa atrodas 12. stāvā, un jūs jau paši varat iedomāties to skatu pāri Rīgai. Kā jau jūs zināt, mana sejas āda pēdējos mēnešos iet cauri ļoti grūtam periodam, tāpēc es tiešām ļoti nopietni izvērtēju, pie kā doties. Tā kā šī ir man pirmā vizīte, visloģiskākais lēmums šķiet sākt tieši ar sejas diagnostiku, lai speciālists varētu precīzi novērtēt manas ādas situāciju un piemeklēt risinājumu, kas būtu tiešām efektīvs, nevis vienkārši tāpat. Tāpēc mēs sākām ar konsultāciju un ar tādu te lielu iekārtu, kuru sauc Janus Pro Sunlight, kas ar vairāk tehnoloģiju palīdzību analizē ādu pēc veseliem 18 parametriem. Es ļoti gribēju saprast, kas darās man zem vizuāli redzamā ādas slāņa, kas tur apakšā tā kā veidojas vai neveidojas un kā es priekšlaicīgi jau varu to novērst. Un tā kā es cīnos ar lielu sausumu, es gribēju arī saprast, kuras ir tās izteikti sausākās zonas, lai es varētu mājās viņas rūpīgāk apkopot. Vispār kopumā tur var noteikt ļoti daudz dažādus rādītājus, piemēram, pH līmeni, poru stāvokli, grumbu dziļumu un tā tālāk. Pēc skenēšanas mēs kopā ar speciālistu izgājām cauri rezultātiem, paralēli vēl izrunājām manu sejas ādas mājaskopšanas rutīnu. Mana speciāliste bija Dana, es iesaku no sirds, ļoti zinošs cilvēks. Apkopot visus rezultātus, mēs nonācām pie slēdziena, ka šobrīd ādai patiešām prasās mitrināšanu. Balstoties uz visiem rezultātiem, mēs tālāk jau ķērāmies klāt praktiskajai daļai, tā kā es ļoti ilgi neesmu bijusi uz ādas tīrīšanu, vispārējāk šķita sākt tieši ar to. Tāpēc mēs sākām ar procedūru, kas saucas Aquaclean, kas ir aquapīlings, ko veic ar šādu te īpašu Dienvidkorejas iekārtu. Nekad iepriekš neesmu tādu procedūru veikusi, tāpēc pat nezināju, ko sagaidīt, bet tajā esot ļoti iespaidīgi rezultāti. Principā viss notiek 3 posmos. Mēs sākam ar vakuma hidropīlingu, kur tiek noņemts sebums un atmirušās šūnas. Sajūta ir tāda, it kā ar tādu mazu vakuma sūklīti tev izsūc netīrums no ādas, bet tas vispār nav nesāpīgi, ne nepatīkami. Un tas serums, kas tiek paralēli izmantots, stimulē kolagēnu un veicina ādas atjaunošanos. Nākamajā solī, kas izskatās vizuāli tieši tāpat, tiek veikta elektroporācija. Pirmo reizi dzirdu tādu terminu, bet vienkāršākiem vārdiem sakot, ar tādu impulsu tiek izveidota īslaicīga atverīta ādā, caur kuru serums var iekļūt dziļajos slāņos. Un te jau tiek izmantots vēl cits serums, kas dziļi attīra porus un likvidē gan tos mazos melnos punktiņus, gan arī iekaisumus, kuru man šobrīd ir super daudz. Trešajā solī notiek elektrostimulācija. Arī izklausās sarežģīti, bet principā tā ir tāda kā sejas dziļo muskuļu masāža ar mikrostrāvām, lai padarītu ādu elastīgāku un gludāku, lai noņemtu tā kā to grubulīti. Te tiek izmantot hialuronskābe, lai vēl papildus mitrinātu ādu un izlīdzinātu toni. Bet tas vēl nebija viss. Mēs turpinām ar speciālas maskas uzklāšanu, kas paredzēta LED terapijai, lai pastiprinātu antibakteriālu iedarbību un veicinātu ātrāku ādas atjaunošanos. Un visbeidzot, pašās beigās mēs uzklājām vēl īpašu šīt masku, lai tā kā ekstra samitrinātu un nomierinātu ādu. Un paralēli tai veicām mikrostrāvas terapiju, kas uzlabo ādas izskatu, tā kā stimulējot muskuļus tādam kā liftingam un grumbu mazināšanai. Šī bija ļoti interesanta sajūta. Likās, ka muskuļi paši dejo pa sejas ādu, bez mazliet tāda kā masāžas sajūta. Tad mēs visu atlikušo produktu iemesējām ādā un wow, tas mirdzums un mitruma līmenis pēc procedūras bija kaut kas, ko es jau ļoti sen nebiju redzējis uz savas ādas. Es jums nevaru pat izstāstīt savas emocijas, ka tu katru dienu izmisīgi centies palīdzēt savai ādai un vienkārši nekas nepalīdz. Tev tiešām gribas jau nolaist rokas un padoties. Un te beidzot atkal āda ir dzīva, piepildīta un veselīga. Es 1000% rekomendēju šo klīniku. Mana pirmā pieredze nevarētu būt vēl labāka, un starp citu viņi iedeva arī jums atlaižu kodiņu EVI10 pirmajai sejas diagnostikai vai kosmetoloģijas procedūrai. Ļoti no sirds iesaku izmantot. Es esmu pilnībā pārliecināta, ka ikviena no šejienes iziet ar platu smaidu un starojošu ādu.